top 10 Latvijā, kurš zina visvairāk uzņēmējus? Kā investīcija, ko es veicu, lai spētu kaut kādā vajadzīgā brīdī palīdzēt kādam no mūsu vietējiem uzņēmējiem. Šim uzņēmumam vai cilvēkam sanāks vai nesanāks? Kas ir tas galvenais? Kas saka, jā, ieteikumi, tur tīklošanas, mēs visu mūžu tā darām. Uzņēmējiem lielākoties visiem ir ego. Cilvēkiem ir divas ausis, viena mute, un tie jāizmanto proporcionāli. Marta, es ļaušu iepazīstināt ar sevi īsu introduction, lai cilvēki saprot, kas tu esi. Ja? Tā, lai īsi pastāstu par sevi. Kas es esmu? Grūts jautājums, bet tāpat laikā nekas sarežģīta nav. Ja es parasti, kad vadu mācības, tad es saku, augstākās izglītības man nav, bankrotējis es esmu, precējies vairākas reizes, bērni tur no dažādām sievietēm, un tāpēc es vienmēr saku, finansiāli padomu man neprasiet, par izglītību arī tik daudz nē, un par attiecībām vēl jau mazāk, jā. Bet, ja ir kaut kas, ko es saprotu vai es iemācījies, tad nedaudz kaut ko par tīklošanos, par šo sadaļu, jā, tur man ir zinām rezultāti, un tur es vienmēr gatavs dalīties ar savu to pieredzi, jā. Kaut kā tā. Un tad galvenā darbības joma šobrīd? Jā, un tur pēdējos 10 gadus vadu tādu organizāciju Latvijā kā BNI, starptautiskas organizācijas, sauksim, vietēju atzaru, un tas ir nojausma, cik tu esi uzņēmējs saticis šajā 10 gadu laikā? Tāda aptuveni ir, jā. Zin kā, tur arī jāskatās, es vienmēr sadalu, jā. Tie cilvēki, kas pazīst mani, bet ne obligāti pazīst viņus, jā. Mēs zinām, ar visām slavenībām tā ir, jā. Visi mēs viņus zinām, bet nevienmēr tas nozīmē, ka viņi zina mūs, un ja runājam par to, kurus es esmu personīgi saticis, tad arī tur ir, vai ar kuriem man ir attiecības, tad arī tur ir divas daļas, jo viena daļa es tiešām fiziski esmu saticis, iepazinies, tur sarokojies un tā tālāk, bet viena daļa man ir tā saucamie telefonu draugi, jā, jo viņi varbūt ir atnākuši uz BNI kaut kādā brīdī, un es varbūt pat tajā reizē neesmu bijis klātsošs, bet iespējams vienai daļai no viņiem es esmu zvanījis pēc tam un tur jautājis par viņu pieredzi, un vai viņi gribētu kļūt par biedriem un tam līdzīgi. Jā. Tā kā man tas telefonu draugu saraksts arī ir garš, bet tie noteikti ir 1000. Jā. Es pat teiktu 10 000 droši vien, ka nebūs, bet kaut kas vairākos tūkstošos mērām. Jo, ja man būtu jāiepazīstina tevi, es domāju, ka es teiktu, ka cilvēks, noteikti top 10 Latvijā, kurš zina visvairāk uzņēmējus. Es domāju, ka reti kurš investors zina, banka diez vai darbinieki. Traki glaimojoši izklausās. Bet es domāju patiesību. Es domāju, ka es uz to varētu tiekties, bet vai es tur jau esmu tajā top 10? Es domāju, kas tev varētu konkurēt? Es tā bišķiņ šaubos. Kaut kādi apdrošināšanas brokeri, nē. Es vienkārši nezinu, kas investori noteikti. Ir taču tā pati LTRK, vai ne, kas arī aktīvi un ar daudziem tūkstošiem biedru un tam līdzīgi. Vēl tur kaut kādas arī organizācijas. Tāpēc, es baigi nesteigtos ar to apgalvojumu. Es samazināšu, top 10 noteikti tu esi. Top 10 top 100 es sev liktu, varbūt. Ir, protams, kaut kādas dažas organizācijas vai kā. Īsāk sakot, cilvēks, kas ikdienā ir daudz uzņēmēju vidū. Jā, apgrozos uzņēmēju gan vidē. Latvijā, gan arī no sociālajiem tīkliem redzu, ka diezgan daudz tu arī starptautiski ņem dalību BNI ietvaros un ārpus tā arī ar uzņēmējiem tiecies. Jā. Tā kā piesaisti Latvijai BNI biedrus vai pieredzi vai kā? Būtībā starptautiski vairāk vai mazāk es izmantoju BNI gan konferences, gan vienkārši iespēju apmeklēt, kad arī atvaļinājuma laikā kaut kādas BNI grupas citās valstīs. Tā ir tāda pieredzes apmaiņa, kaut kādas zināšanas, ko es gūstu tādā veidā. Un, protams, neapšaubām arī kontakti man pašam tiešā veidā tādā, tā kā šobrīd nenoder. Es nesaskatu, kā es viņus tur baigi varu pielietot. Bet tad mums ir mūsu BNI Latvija biedri, un laika pa laikam daži no viņiem pat zina, ko un kā viņi grib sasniegt ar ārvalstu, tirgu palīdzību, un tad šie kontakti var noderēt, un šādi tad ir noderējuši. Jā. Tā kā tas ir tāds kā investīcija, ko es veicu, lai
spētu kaut kādā vajadzīgā brīdī palīdzēt kādam no mūsu vietējiem uzņēmējiem iziet tajos tirgos, sākt eksportēt vai turpināt eksportēt, paplašināt to sfēru. Varbūt arī importēt, tas nezinu, visādi jau var būt, ja, kas no kuram aktuāls. Un, protams, tādā veidā palīdzēt arī pats sev, ja, jo tad, kad cilvēkiem ir kaut kas sanācis, viņi saka labs vārds. Pirms mēs ejam, man uzņēmējdarbība ļoti tuva. Arī viss kaut kas ir bijis, un viss kaut kas ir izbijis. Bet mans tas galvenais jautājums, pirmais tāds, no tiem visiem entajiem, vai tu vari izvilkt, tā kā uzreiz saprast šim uzņēmumam vai cilvēkam sanāks vai nesanāks? Kas ir tas galvenais? Vai tu tā nevari pateikt? Šis ir tāds baigi dziļš jautājums, jā. Ja es to varētu, ja mēs to varētu, es to varētu, vēl nezinu, ChatGPT to varētu, tad droši vien mēs stipri savādāk varbūt veidotu. Es varbūt pārformulēšu to jautājumu. Es varbūt tad pārformulēšu, vai tu redzi kaut kādas kopsakarības cilvēkiem, kam sanāk, un vai tu redzi kaut kādas kopsakarības cilvēkiem, kam nesanāk? Nu, dažas, jā, dažas es kaut kādas varētu nosaukt, bet visbiežāk viņas tā skaidri ir ieraugāmas tomēr atpakaļ skats spogulī. Un tas ir saistīts ar to, ka cilvēki, teiksim, lai sevi pasniegtu, mēdz tur uzlabot kaut kā to stāstāmo. Ja? Un, tas atlicot atpakaļ uz mūsu intervijas, teiksim, sākumu, ja? Tas arī ir atkal metode, ko es izmantoju. Maksimāli pazemināt expectācijas, jā, tā kā arī prezentējot sevi. Es neko daudz, un tad jau cerams, ka nekā jūs gaidījāt. Jā. Taču cilvēki bieži rīkojas pretēji. Jā. Viņi tur sastāst par sevi brīnumu lietas, un arī, tad, kad viņi nāk iekšā bienai, tad es esmu pamanījis, ka tie, kas saka, jā, ieteikumi, tur tīklošanas, mēs visu mūžu tā darām, mēs tur, kā saka, tādu moto ejam pa dzīvi, ja, un tad tu pēc kaut kādiem gadiem skaties tos rezultātus, kādi viņiem ir bienai, kā viņi tiešām ģenerē citiem tos ieteikumus un biznesu, un tur bieži vien vispār nekā nav. Un ļoti švaki, viena no švakākiem rezultātiem mēdz būt. Un tāpat laikā cilvēki, kas ļoti šaubās, viņi tā kā, vai man sanāks, vai es spēšu, vai es tur būšu pietiekami labs tur priekš citiem tur sadarbības partneris, ieteikumu partneris. Un tiešām tur redzat tādas reālas šaubas, viņi pat tāpēc ir gatavi nenākt bienai. Ja? Un tad kaut kādā mirklī, ja viņi to lēmumu tomēr pieņem, ja, tad pēc tam skaties, wow, viņi tur saģenerējuši tādu kaudzes naudas citiem, ja? Tur sadavuši, nezinu, simtiem tūkstošiem miljonus, ja? Miljonus ne, bet 100 tūkstošus vai miljonus, un saprot, ok, ja? Un tur kaut kas tajā ir. Es neteiktu, ka tas ir tāds 100%, bet jā. Protams, otrs ir kaut kādā mērā arī ambīcijas veselīgas, ja, un vēlme un gatavība mācīties, saskatīt kaut kādas lietas, izmantot to vidi, kas tev ir apkārt tos cilvēkus. Ja. Kā uzņēmēji savā starpā? Uzņēmējiem lielākoties visiem ir ego. Man vismaz tā liekas, vairāk nekā vidējiem. Nedod Dievs kaut ko pateiks par Oskaru. Ja? Es vienkārši, jo man visu laiku liekas, protams, ir ļoti svarīga nozara. Ir ļoti svarīgi, bet vairāk vai mazāk man patīk tas Japānas teiciens, ja tu rādi ar kādu uz pirkstu, tad atceries, ka 3 pirksti rāda uz tevi. Un man arī ir bijis visādi, un lielākoties godīgi atbildot sev, Oskars pats bija vainīgs. Man liekas, ka vairāk tā uzņēmēja veiksme ir ne tik daudz tā zelta ideja vai kas, bet tas cilvēks. Man tā liekas, gan savu posts, gan sev glābiņš. Absolūti piekrītu tev, un to teicienu arī zinu. Man arī ļoti patīk, ka šeit izmantoju arī tur, runājot ar mūsu bienai, to publiku mācībās un citās situācijās. Bet viennozīmīgi, jā, un arī es caur savu prizmu to skatoties. Jā, vispār lielākoties tagad uz lietām mēdzu translēt kaut kādu informāciju. Vislabāk tas sanāk, ja tas ir caur savu pieredzi, caur savu prizmu, jā, ar kaut kādiem saviem piemēriem. Un tāpēc esmu vienmēr arī ārkārtīgi uzmanīgs vai izmantoju šo principu, ka, ja es kaut ko citiem stāstu, tad man pašam tas arī ir jādara, vai man jādzīvo ar tādiem pašiem kaut kādiem šiem paradumiem, principiem. Ir dažādi. Ir bijis tā, ka es kaut ko stāstu un pats to nedaru. Pieņemsim kaut kādas lietas, kur mēs bienai mācām, tur vajadzētu darīt tā, šā, vēl kaut kā. Ja? Bet tur ir tā, ka viena daļa, teiksim, es daru, un kaut kādas lietas vēl nedaru, ja neesmu tur ieviešu šo paradumu. Un tad es parasti arī saku,
Es jums to stāstu, bet es arī ar jums kopā mācos. Šo es vēl nedaru. Jā. Un tad es citreiz publiski saku, tas ir mans mērķis, šo te arī sākt izmantot. Un tad pēc kaut kāda laika, es to esmu sācis darīt, un tur jau atkal es esmu aizgājis uz priekšu. Jā. Bet viennozīmīgi tas, ar ko tu sāki, ja, kad varbūt tas ir dzīves posms un pat nav tik tieši saistīts ar BNI, es nezinu, bet ir vairāk tādas pašrefleksijas un atskatoties uz kaut kādām dzīves, tur es neteikšu neveiksmēm, bet tādām skarbākām mācības stundām. Viennozīmīgi, ja man kādreiz likās, ka es tur biju situācijas upurs vai vēl kaut kas, tad tagad man grūti atrast situāciju, kurā es teiktu, tev vienkārši baigi nepaveicās. Ja? Principā, visur tu redzi, tu pats to savārīji, šitad arī. Jā, tāds teicās skolā, zini, kurus aiztiek vājākos. Vai tu biji pa vāju? Jā. Kā ir tev kaut kāds tāds lepnums BNI, ko tu esi redzējis, ka tik tiešām pateicoties BNI, nezinu, šodien pelnu miljonus? Pietiekami daudz tādu ir. Jā, mīļākais kaut kāds lielākais piemērs. Viens no mīļākajiem ir un arī vienlaikus mūsu būtībā lielākais klients. Ilgāk, tas, kur visvairāk šie uzņēmumu pārstāvji ir BNI biedri jau pietiekoši ilgu laiku un pietiekoši daudz grupās. Jā, tā ir kompānija Aver, nekustamo īpašumu mākleri. Ja, kur īpašnieks tiešām iestājās kā 20 knapi gadīgs čalis, bez biznesa pieredzes. Un, reāli kā sūklis vienkārši uzsūca sevī ne tikai to vidi, kurā viņš bija, bet arī pašu viņš ieraudzīja BNI kā sistēmu. Un viņš tā skaidrs, es nekopēšu BNI vai netaisīšu tādu pašu organizāciju, bet kā es tos instrumentus, kurus izmanto BNI savā tajā sistēmā, kā es viņus varu pārlikt uz to savu biznesu, uz savu nozari. Un, vienkārši, ja paskatās uz to, kā Avers funkcionē, tad principā tas ir tāds copy-paste BNI, tikai pārnest uz nekustamo īpašumu mākleru nozari. Un atsevišķās pozīcijās es teiktu, ka viņi ir ne tikai paņēmuši un nokopējuši, bet pat uzlabojuši un pārspļāvuši to, ko dara BNI, vismaz patreizajā brīdī, kaut vai tepat BNI Latvijā. Un ir kaut kas, kur mēs skatāmies uz viņiem un domājam, mums vajadzētu šajā sadaļā spēt izdarīt tā, kā viņi izdara, un mums ies tur vēl labāk. Mēs būsim vēl veiksmīgāki. Par BNI interesanti. Mēs ja ir piekasīties, var piekasīties pie staba. Bet ir viena lieta BNI, ko es tik tiešām daļai apbrīnoju. Visi tie uzņēmēji un visa tā organizācija, principā tur ir tikai daži algoti darbinieki. Tā, ja skatās, viss ir sakārtota sistēma tā, lai uzņēmēji paši daļai dzītu uz priekšu, un tas ir uztaisīts ar sistēmu, nevis ar kā tu piespiedīsi tos uzņēmējus. Tas tāds apbrīns ir, tā sistēma ir pozitīva. Daudz jau nezinu, tu zini, mēs arī esam daudz saistīti ar mūsu veiksmu, arī daudz saistīti prēmu ir ar BNI. Ne tiešā veidā, es BNI, jā, es nebiju, bet Ansis bija BNI, un Ansis meklēja palīdzīgas rokas. Un tad mēs bijām 2 gabali, kas iesaistījās Anča projektā, un tā es arī nokļuvu arī tagad es esmu palicis viens pats, jo tie izaicinājumi šajā nozarē nav arī nekāds pastaiga lauks, bet mēs arī esam principā daļēji, esam tur, kur esam, pateicoties BNI. Jā, kā es saku, tādu stāstu ir daudz, un katrs ir ar savu šķautni, bet jā, prieks to dzirdēt. Par tīklošanos. BNI vispār ir par tīklošanos. Latvieši, viņi taču ir sūdīgi tīklotāji, man liekas. Nē? Es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka vispār daudzās lietās mēs tomēr sev nenovērtējam. Pasties arī tagad jaunākais. Ja, tur basketbolists atbrauc ar pasaules to zelta medaļu pasaules tajā čempī 3x3 un saproti, kā uz tām lietām pastāst, ja mēs paņemam kaut vai to pašu BNI pasauli, kurā ir 80 tirgi vai valstis, ja, kurās eksistē BNI, tad, protams, katrs no viņiem varētu parādīt kaut kādu savu to KPI, ja, vai kaut kādu savu to panākumu, ja, tajā, BNI kaut vai spēlē.
Neapšaubām tas būtu iespējams, bet es teiktu, ka mēs diezgan ilgi esam skatījušies uz dažādiem šiem KPI rādītājiem un secinām, ka mēs kā mazais tirgus, mazā Latvija, mēs ļoti labi tur izskatāmies. Mēs esam tur daudzos top 5 ilgstoši vai top 10, jā, kaut kādos tajos rādītājos un ļoti labi konkurējam ar lielajiem tirgiem, lielajām valstīm. Un es domāju, ka daudzās nozarēs mēs to spējam. Droši vien tas izsalkums izsisties daļai tāpēc, ka mēs esam tādi varbūt mazi un ar kaut kādiem trūkstošiem citiem resursiem, tas tādā veidā kompensējās, vai ne? Jo droši vien, kad ir kaut kādi lielāki tirgi, kur tev vienkārši varbūt daudz slinkākā veidā tu vari sasniegt tādus kā es vienkārši domāju, latvieši tādi bišķiņi introverti ir. Tas droši vien līdzīgi tāpat kā daudz domā, ka pārdevējiem jābūt baigai pļāpam. Īstenībā, kad visi dati rāda, tur bija pat vienos vārtos, kad tev labāk ir introvertas īpašības. Spēja klausīties, sadzirdēt. Tas ideālais setups ir, kad 70% runā klients un 30% ir tikai pārdevējs. Tad tu zini, ka to teicienu ir tas par šo tēmu, kad cilvēkam ir 2 ausis, 1 mute un tie jāizmanto proporcionāli. Tad būtībā tev tā arī veidojās tie 70%, kad tu klausies un 30%, kad tu runā. Jā. Grūti tas ir. Īpaši, kad tu esi bet man liekas, viņi tādi nāk klāt latviešiem. Vienīgi tas, ka ja tu iestājies bienājā, tu jau zini, uz kurien tu ej. Bet es domāju, tā kopumā kādi ir latvieši tie tīklotāji. Es neko sliktu nevaru pateikt. Un, man liekas, ka tas, kur mēs esam, varbūt arī stiprāki, ka mēs cenšamies te ielikt kaut kādu jēgu. Nevis tā ļoti virspusēji pieiet tam, bet okay. Cik vispār liela uzņēmējdarbībā tev pašam liekas kontakti? Tas ir tā kā liels svars, ja tev ir daudz kontakti. Tas palīdz tev uzņēmējdarbībā? Skaits pats kā tāds, skaits pats kā tāds nav rādītājs. Jā. Ir jautājums, cik kvalitatīvas attiecības tev ir ar tiem kontaktiem. Ja tas kontakts ir tāds ļoti virspusējs, man ir telefons, man ir tur e-pasts, es to cilvēku esmu redzējis, tur sarokojos, un tas ir apmēram viss. Jā. Tam cilvēkam nav tāda super priekšstata par mani un man arī par viņu, tad tas tāpat ir plus mīnus augsts kontakts, vai ne? Tā. Ja mēs ņemam, bet veidojot attiecības, protams, parādās tādas iespējas kaut ko izdarīt gan priekš tā cilvēka, gan priekš sevis, gan priekš citiem, izmantojot tās attiecības. Jā. Tāpēc ir tāds tīklošanās teorijā, tas tiešām salīdzinājums ar tīklu vai zvejniecību, kur izmanto tīklus. Jā. Tad tu vari paņemt kilometru garu tīklu, jā, jūrā ielikt, un tas tīkls ir 10 centimetru dziļš. Kāds būs tavs rezultāts? Jā. Vai arī tu vari paņemt, 10 metru garu tīklu, bet tur kilometru dziļu. Jā. Kāds būs tas rezultāts? Kur ir tā ideālā kombinācija starp tīklu garumu un dziļumu? Jā. Un tas dziļums, tas ir tas attiecību dziļums, kas tev ir ar tiem cilvēkiem. Un tas attiecību skaits, tas ir tas tīklu garums. Un tad ir vēl viens tāds atkal zinātniski pierādītais elements kā Dunbar skaitlis. Jā. Zini? Nezinu. Dunbar skaitlis, tas ir mēram 150. Tur ir vairākas tās pakāpes, kuras, starp citu, ļoti labi ir nokopējuši. Viens no tādiem labākajiem, uzskatāmākajiem piemēriem ir militārās visādas struktūras, kur arī tev ir. Es tagad precīzi nepateikšu visus tos militāros nosaukumus, bet tev viss sākas ar mazāko formējumu, kas ir 2 līdz maksimums 4 cilvēki. Jā. Šķiet, ka vats varētu būt. Es negribu tagad, lai man neienīst visi, kas ir ar militāro kaut kādu background cilvēku skatītāju. Jā, bet tur ir tas mazākais formējums, jā, un tie cilvēki, viņiem ir jābūt tik cieši jāpazīst viens otru, kad uzticēt savu dzīvību burtiski. Jā. Mēs ejam kopā operācijās, un tu pieskat man aizmuguri, es tavu, tā kā vienkārši, jā, mēs tur guļam bez maz vienā guļammaisā, ja situācijas spiež un viss pārējais. Pēdējo tur maizes riku sadalīsim, tur ierakumos sēžot. Un tad ir jau tas nākamais formējums, kas sastāv no vairākiem tiem vadiem, un tie arī ir ļoti cieši saistīti un tā tālāk un tā uz priekšu, līdz brīdim, kad ir, un tas 150 ir tas, kur tu spēj uzturēt, es domāju, vidēji aritmētiskais cilvēks ar mūsu kognitīvajām jām, 150 ir tas, kur mēs spējam uzturēt kaut cik jēgpilnas attiecības ar tiem cilvēkiem kaut kādā laika nogriezienī X. Jā. Mēs viņus zinām pēc izskata, mēs zinām, kā viņus sauc, mēs kaut ko par viņiem vismaz aptuveni zinām, lai saprastu, kas tas ir par cilvēku. Jā.
Un tad, kad tas attiecību skaits sāk pāraugt to 150, tad mēs to vairs īsti netiekam galā. Tad mēs kaut kādas attiecības aiziet fonā, viņas pagātnē aiziet vai kaut kādā arhīvā, sauksim to tā. Un mēs fokusējam to enerģiju un savas kognitīvās spējas izmantojam tām attiecībām, kas ir aktuālās 150 aptuveni. Kādam varbūt drusku vairāk, kādam drusku mazāk, bet tā apmēram tas ir. Izņemot BNI darbinieki, tie labākie tīklotāji, viņi apzināti uztur labas attiecības ar daudziem. Vai tas dabīgi aiziet? Es tā ceru, ka apzināti. Tas ir tāds darbs, jā, tīklošanos tāpat kā kaut citu var iemācīties. Es nebiju labs tīklotājs kādreiz. Man ir tas mans, sauksim to, kā angliski saka, origin story, ja, kad iestājos BNI, es sāku tā interesēties par to tīklošanos un par visu to. Un es pēkšņi sapratu, ka taču man bija tāda situācija, kur bērni gāja bērndārzā, un tad pienāk tas mirklis, kad viņiem tas bērndārza izlaidums. Un, kā tu esi gājis ar to bērndārzu savus 5 gadus. Katru rītu, katru vakaru vēdis viņu, saticis tos citus vecākus tajā gardrobē, un it kā pat sveicinājis, it kā tu tās sejas esi redzējis, bet tad es aizēju uz to izlaidumu gatavošanos sanāksmi, kur audzinātāji ir sasaukusi, un viņi tur, kā mēs tagad darīsim, ko mēs tur tā. Un es tagad aizēju tur, un es skatos, un tie vecāki rīktīgi tur savā starpā čalo, viņi tur runā par darbu, par privāto dzīvi, par kādām lietām. Un tajā mirklī man tāda atklāsme, es nevienam no viņiem pat vārdu nezinu. Tā kā sejas, jā, viņas ir redzētas, jā, un tur, tā kā čau pateikt nav problēma. Bet man nav ne jausmas, kā viņus sauc, kas viņi vispār ir pa cilvēkiem, ko viņi dara savā dzīvē. Nulle, vienkārši nulle, jā. Un tas bija tāds posms manā dzīvē, kur es strādāju apdrošināšanā. Tas vēl pirms BNI, tur daudzus gadus nostrādāju. Pietiekami veiksmīgi pat nostrādāju pārdošanā, apdrošināšanas sfērā. Un mans jājams zirdziņš bija veselības apdrošināšana, līdz ar to, kā tur vajadzīga liela uzņēmuma, liela klienta ar daudz darbiniekiem. Un viena no tām dāmām, kuras tur satiku, burtiski katru rītu bija vienkārši viens no lielākajām bankām, valdes priekšsēdētāja vadītāja, ja, un mūsu bērni vēl pie tam draudzējās. Manējais regulāri gāja tur pie viņiem ciemos, un tas atkal pie mums. Un tur bija visas iespējas reāli satīkloties, sapazīties, un kas to zina, varbūt tikt pie kaut kāda superliela darījuma. Un es to vispār neizmantoju, jo es tur pat nedomāju par tādām lietām. Ja. Es arī esmu vainīgs, jā. Bet tagad ar vien vairāk sāku pie tā piedomāt. Kā tev liekas, ir iespējams uzbūvēt lielu uzņēmumu bez kontaktiem? Kaut ko grandiozu? Es laikam sākumā teicu, neprasiet man finansiālu padomi. Tā kā šis ir spēkā, es domāju, ka mūsdienās, ja godīgi, tās iespējas ir tik dažādas, jā, kurš tur to var izdarīt ar kaut kādu mākslīgo intelektu, kurš to var izdarīt ar kaut kādu izglītību, kurš to izdara ar tiem pašiem kontaktiem. Es domāju, ka to ceļu ir ļoti daudz. Kurš vienkārši izdara to ar kādu fanātismu. Vienkārši tā ideja, viņš tur iet un tur vienkārši mauc, tur ko investors meklē, ja, un tur 1, 2, 3, 5, 10 un atrod, un ir kaut kāds panākums. Es nezinu, bet dienas beigās, jā, tāpat visam veiksmīgam vajadzēs beigās komandu, vajadzēs cilvēkus. Viss tas tāpat beigās būs ap cilvēkiem, ap attiecībām, tā vai citādāk. Jā. Un ar klientiem, protams, ar kuriem arī ir jāveido kaut kāds dialogs, attiecības. Citos biznesos tiešāks, citos pastarpinātāks caur pašu produktu un kaut kādu komunikāciju. Bet, jā. Man liekas, ka grūti. Agri vai vēl tev, lai tu būtu veiksmīgs, agri vai vēl tev ir sevi labi jāpārdod, sevi labi jāprezentē un lietas jānovada līdz galam, kaut ko sasniegt. Tas nevienmēr ir labs kontakts, nozīmē klients, darbinieki, partneri, piegādātāji. Jābūt ir diezgan labām, man liekas, komunikācijas un sakārtošanas prasmēm. Viennozīmīgi. Tas, man liekas, ir key faktors. Man ļoti ir aizķēries viens arī. Es tur daudzos visādos semināros bijis kā klausītājs un starptautiskos tā skaitā. Man kaut kā ļoti ir aizķēries viens tāds arī teiciens no viena starptautiskā spīkera, ka prasmes, kuras ir jāmācās visu mūžu, un tu viņas nevar iemācīties pa daudz īsti, jā,
visi saucamie soft skills, būtībā zinātne par cilvēkiem. Jo cilvēks ir tik komplekss, visa tā psiholoģija, uzvedības modeļi un viss pārējais. Un ja tu to spēj, jo labāk tu to spēj atšifrēt, jo labāk tu spēj to izmantot tajā komunikācijā ar absolūti visdažādākiem cilvēkiem, tur, zin kā, sākot ar diska profiliem. Vai tur visi tie, kur tie 4 stūri un dažādi, tur ir miljonus veidu, kā tur katrs viņus sauc, un sadala un tā tālāk, bet tā pamatdoma ir plus mīnus vien tāpat. Tur, nezinu, mīlestības valodas un 5 vai 10, cik kuram patīk, un viss pārējais, tur konflikta risināšana, tur stresa situācijās, nestresa situācijās, komunikācija tāda, komunikācija šitāda, un tas spēlē, es domāju, ka ļoti liela loma. Tāpēc arī tad, kad tu pieminēji mūsu sarunas sākumā, par tikšanām ar superveiksmīgiem cilvēkiem, vēl kaut kā. Un viena lieta ir skatīties, cik viņiem ir tur tās, naudas vai bagātības vai vēl kaut kā, bet otrs ir pavērtēt, kā viņi komunicē, kā viņi sev parāda kā cilvēki. Un vismaz tik tālu, cik es esmu savā dzīvē saskāries, tad pretēji tam, ko bieži varbūt demonstrē filmās, kā tas Hollywood mūsu māni, kur tie superbagāti ir nereti tādi diezgan nepatīkami cilvēki. Tad es kaut kā to redzu savādāk. Pilnīgi otrādi. Kad viņiem ir ļoti attīstītas šīs komunikācijas prasmes. Viņi paši gājuši cauri, aizēja pie bomža, paprasa palīdzību. Viņam 100 iemesli, kāpēc nē. Vai nav laika, vai kaut kas tam līdzīgs. Viņi pilnīgi pretēji ir. Zin kā, pat ja tas cilvēks tev atteiks, viņš to atteiks tik patīkamā veidā, saprot, ar smaidu un ar kaut kādu tādu, ka tu būsi pateicīgs, bez mazliet mācījušies. Un tad tas nozīmē, ka kaut kādās situācijās X, kas ir viņiem svarīgas, viņi spēj panākt to rezultātu, ko viņiem vajag, un caur komunikāciju. Tāpēc, ka tas rezultāts visticamāk ir sasniedzams caur citu cilvēku lēmumiem kaut kādiem situācijās X, vai ne? Es varu pateikt, man nav milzīga pieredze, bet arī diezgan ir bijis visā kaut kur starptautiskajās konferencēs. Jo augstāks cilvēks, jo viņš ir, kā lai to noformulē, patīkamāks. Viņš arī viņš nebūs, viņš respektēs savu laiku, viņam uzreiz pa ģēli 30 sekundēs tev jāpasaka, ko tev vajag. Ja viņam vajag, viņam vienmēr būs laika. Pirmais rādītājs, kad, man liekas, cilvēkam neaizies, viņam nekad nav laika. Bet ir pilnīgi pretēji, kā filmās rāda. Mana pieredze. Man ir pat ļoti laba pieredze. Īpaši, ja viņi tic, ka tu vari kaut ko izdarīt, viņi visi izdarīs tavā vietā. Visu, lai tikai palīdzētu tev, un es zinu, ka viņi palīdzēs tev, viņi palīdzēs arī sev. Visbiežāk tas tieši tā arī strādā. Runājot par tiem kontaktiem, vienkārši kāpēc es tev prasīju, kaut kur dažreiz man liekas, kad ir pārspīlēti, kad dažreiz liekas, ka cilvēkam nav kontakti, kad viņš neko nevar, un otrādi, kad kontakti ir arī viss. Man liekas, tas galvenais ir komunikācijas prasmes. Un par tām izglītību, ko tu minēji, kā tev pašam liekas, cik izglītība ir svarīga tavā dzīves veiksmes faktorā? Kas kuram, cits mākslinieks vai kāds, cik liela ir izglītība? Kā es jau sākumā minēju, ka tādas formālās izglītības nav baigi liela bagāža. Tā interesanti sanāk, es varu teikt, ka tu pie izcilības pabeidz vidusskolu. Viss ļoti viegli padevās. Mēgājās tur. Varēja baigi neiespringstot. Tas gāja gan uz valodu olimpiādēm, gan uz matemātikas, fizikas, ķīmijas. Tas saraksts ir tiešām garš. Tāda normāli diezgan startēja. Tur parasti rajonas, citreiz valsts olimpiādas kaut kur tik un tā. Bet tad es iestājos augstskolā. Tur atkal varbūt es redzu, ka tajā laikā, vismaz, kad es tur startēju, gan tas līmenis, kādu piedāvā augstskolas, varbūt bija negluži tāds, kā tagad mēs to pazīstam. Bet, protams, arī pietrūka tāda, kā lai saka, tas, ko tagad skolās, kā es saprotu, piedāvā, ka tu vari mazliet saprast, kas tu esi, kas tev padosies, kaut kādi šie testi vai ne, kurā virzienā tev vispār iet.
Es izvēlējos tā, ka, tur matemātika man padodas, kas ir tādas profesijas, kur labi maksā. Tur grāmatvedis aiziet. Tur. Beigās viss tas ir, tā grāmatvedība, viņa tomēr tāda salīdzinoši sausa pati kā profesija. Jā. Tur sēdi ciparos. Jā. Tas izrādās, es esmu cilvēks, jā, un man absolūti riebās tā grāmatvedība. Tā es to augstāko izglītību iesāku, es viņu nepabeidzu. Bet pēc tam dzīvē tā iegrozījās, ka es tiku vidē, atkal tas stāsts pa vidi, jā, par to, kur tu esi un kas tev ir cilvēki apkārt, kur bija ļoti liels uzsvars uz pašizglītību, uz tādu pašizaugsmi. Jā, un tad es tur gan sāku braukāt pa visādiem semināriem, vietējiem, starptautiskiem, vēl kaut kur, jā, tur visādām meistarklasēm. Kaut ko arī, protams, internetā skatījos, jā, tur YouTube un tam līdzīgi, un grāmatas neapšaubām, jā, tā kolekcija ar grāmatām. Es nepārspīlēšu, es zinu, ka daudziem tur ir simtiem tūkstošiem, tur entās, tur sienas, pat atsevišķi bibliotēkas mājās, bet man nav tik daudz, bet es teiktu, ka pietiekami daudz, tieši tajā pašizaugsmes literatūrā. Bet tu lasi viņas, vai, jo es labi pērku? Tu zini kā, baigi interesanti, jo es viņas lasīju ļoti ātri, ļoti intensīvi, ļoti daudz, vienu posmu, kaut kādus gadus, teiktu, varbūt ne gluži 10, bet vairāk 5 noteikti, jā. Un tad vienā brīdī tā kā nostapējās. Tā kā bija tāda sajūta, ka bija bišķi pārsātinājums. Un tad bija tāda nopietna pauze. Un es pat tā kā mēģināju vēl kaut ko lasīt, vai nopirkt kādu grāmatu, vai kāds man uzdāvināja kādu grāmatu. Un es tā kā iesāku, un es nevaru nelasās, vienkārši neiet iekšā vairs. Jā. Bet es jūtu, ka tagad ir tāds atkal, tā kā sāk parādīties brīvā kaut kāda kapacitāte lasīt, uzsūkt informāciju no jauna. Vismaz tādā grāmatformātā. Jo vienkārši varbūt mainījās arī tas mēdījis, caur ko tas viss notika. Teiksim, tajā BNI vidē varbūt tās bija vairāk tādas citas mācības. Un arī tas bija tas brīdis, kad es biju salasījies visu to un izstaigājis tos daudzos seminārus. Un es nokļuvu tajā pozīcijā, kur man bija jāsāk mācīt citi, tajā BNI vidē. Un es teiktu, ka tas bija vēl viens tāds veids, kā es mācījos mācot citus. Jā. Un, tas ļoti palīdzēja. Es vienkārši uzskatu, ka ir, protams, nozares, kur akadēmiskā izglītība ļoti vajadzīga. Piemēram, ja tu gribi būt par skolotāju, ārstu, jā, tev viņi ir vajadzīgi. Bet, ja mēs runājam tieši par uzņēmēju darbību, es vairāk redzu, ka viņi traucē, nevis palīdz. Labāk darīt mācoties. Es gan saprotu, ka tagad, es no malas to varbūt redzu, jā, bet es saprotu, ka tagad viena daļa augstskolas to kaut kā integrē. Jā. Citām labāk sanāk, citām netik labi. Bet konceptuāli es tev piekrītu. Bet tu redzi, starp tiem visiem tūkstošiem uzņēmēju kaut kādu korelāciju starp izglītību un... Man liekas, ka uzņēmējs ir caurmērā atkal vispārināšu. Neviens neapvainojās. Man liekas, ka tāds riktīgi veiksmīgs uzņēmējs ir savā būtībā slinks cilvēks. Jā, teiksim, tas slinkums, kas var likties vai izklausīties kā slikta īpašība, translējās tajā, ka tāpat dzīvē mēs kaut ko gribam sasniegt, un tad slinkam cilvēkam nav citu iespēju, kā iesaistīt citus, deleģējot, paņemot komandā, jā, tur vēl kaut kā. Un tad man šķiet, ka jā, tas slinkums ir savā ziņā tomēr pat tā kā laba īpašība. Jā. Es to vispār redzu arī tādās kaut kādās situācijās, kur, piemēram, nezinu, man ir bērni, ja, un viņi tur savā starpā ķīvējās. Es vienam pasaku, tur vecākiem klausies, no tevis sagaidu to un to, aizēju un izdaru. Ja. Es pagriežu muguru, ja, un burtiski, ko viņš izdara, viņš aiziet tur uz istabu un jaunākajiem. Davai, tu tagad darīsi to un to. Un es, protams, dusmīgs, ja, kā es taču viņam iedevu uzdevumu. Un tajā brīdī es tā kā piebremzēju. Domāju, šis ir tas brīdis, kad es varu iet un laust to, ko viņš tur dara. Bet īstenībā viņš sevi trenē dzīvē tālāk. Varbūt tās metodas, ar kurām viņš deleģē, nav tās pašas tur efektīvākās tālāk jau. Ja? Bet ja tu tā atkal paskaties, vai arī pieņemsim, atkal tas, ka viņi tur skolā tur špiko vai vēl kaut ko izdara, ja? Vai kaut kā savādāk panākt to rezultātu. Tas ir slikti vai tas ir labi? Mums it kā liekas, ka slikti. Kā tev būtu jāzina, tev būtu jāmācās, tev būtu pašam tur kaut kas. Bet cilvēks atrod vieglāko veidu ar mazāku enerģijas patēriņu sasniegt rezultātu. Tas būtībā tā ir efektivitāte. Ja? Tā ir efektivitāte, atjautība, ja? Kaut kādu savu resursu izmantošana. Kaut kur bija pētījums, kad tie labākie performanti, tas nenozīmē, ka tas ir jābūt uzņēmējiem. Tas tā. Bet ir jāizdara tik, cik vajag. Nevajag pārdarīt. Atkal atgriežos pie skolas, pie maniem tiem skolas gadiem, ja? Tad tāpat tu jautājums par izglītību. Es kaut kā arī
skatos, ka tie, kas bija tādi centīgāki, vairāk uz to izcilību skolā, baigos uzņēmējus es tur tā kā neredzu. Ja? Vairāk viņi bija tajā sadaļā, kur tur likās, ka knapi valkās līdzi, un tur tā akadēmiskā bija tāda švaka sadaļa. Un tur to uzņēmēju. Jā, es tagad atceros savu liecību. Tajā laikā bija 10 baļu sistēma. Ja bija 6, tas jau bija zubrīla jau. Saprotu, ko tā kā sistēma vai ko tie skolotāji, vismaz kādreiz, ja, kad tu tur neko, tu tur ies pa sētnieku, ja, tur vai tur tas ir. Labi, es domāju, ka mēs līdzīgi domājam par izglītību, tad nākamais jautājums par veselību. Cik tev liela liekas korelācijas starp veiksmīgu cilvēku un veselību, vai sportu, vai aktivitātēm, veselīgu dzīvesveidu? Tu redzi kaut kādas korelācijas? Jā, viennozīmīgi veiksmīgiem cilvēkiem, ja mēs to veiksmi nodefinējam kā tādu finansiālo kaut kādu panākumu, ja, parādās pirmkārt iespējas bišķi lielākas, tā kā investēt sevī, ja, tajā veselības sadaļā. Un pēdējā laikā arī es saprotu, pietiekami daudz tas tiek gan caur reklāmu, kaut kādām citām lietām, tiek panāks tas efekts, ka tas paliek arī populāri rūpēties par savu veselību, ja. Tāpat laikā ir kaut kāda neliela daļa, jā, kas es nezinu, vai tā ir kaut kāda tā paudze, vai tas ir kaut kāds vienkārši, personīgais drives, jā, kas vienkārši no rīta līdz vakaram mauc, tāpēc, ka vienkārši ir tas iekšā dzinuls tur sasniegt atkal kārtējo, tur, mērķi, miljonu, vienalga ko. Un tad dēļ tā, laika trūkuma aizmirst par tām lietām. Tāda, piemēram, arī ir. Bet kopumā es domāju, kad veiksmīgi cilvēki atrod laiku tam, atrod resursus tam. Švarcnegers teica, ja nav laika, gulē ātrāk. Jā, viņam šis ir. Gulē ātrāk. Es zinu, ka jums patīk pagulēt ilgāk, vienkārši gulēt ātrāk. Jā. Pētījumi rāda vienos vārtos, kad ir nevis tā, kā tu saki, bet ir otrādi. Cilvēki, kas ikdienā, tas nenozīmē, ka tev jābūt perfektam. Jā. Bet ja tu 2-3 reizes nedēļā pasporto, kaut kur neaizbrauc ar mašīnu, bet aizej ar kājām, tad gan tava personiskā karjera, tas neiet runa par uzņēmējdarbību, arī atalgotam darbam. Tad, kad tu bišķiņi sakārto sevi, ap tevīm ātrāk kārtojās visas lietas. Ja mēs runājam par algotiem darbiniekiem, tur bija vispār vienos vārtos. Tur bija, ja tu esi plus mīnus vēl sakopts, tava karjera tur bija kaut kādi 300% ātrāka. Skaidrojums bija ļoti elementārs. Pirmām kārtām, jebkuram patīk simpātiski cilvēki. Un, ja tev ir simpātisks, tu gribi arī celt to cilvēku uz augšu. Un otrs ir, ka viņš vairāk var arī atļauties maukt. Viņš varbūt kaut kur nohaltūrē, bet tu vienkārši ar sportu bišķiņ vairāk sevi atjauno. Jā, es par to simpātisko cilvēku pētījumu. Tas ir tas pats vai kaut kāds. Tas bija Amerikā. Tur bija, es neatceros tos skaidrs, tur bija vienos vārtos. Ja tu esi sakopts plus mīnus vēl formā. Protams, ir jāspēj arī atbilstoši sev parādīt, komunicēt, tas bez tā, bet viennozīmīgi, jā, tas tā ir. Un es atkal, ja atgriežamies pie tās uzņēmēju vides, kurā es esmu, tad arvien vairāk, droši vien arī es pats nonāku pie tāda secinājuma, un arī tas, kā es komunicēju ar šo publiku, ja, kad tie, kas saka, tur nekam nav laika, viss tur tikai aizņemts, pagaidi, bet tāpēc tu tā kā esi uzņēmē darbībā, lai būtu visu laiku aizņemts. Man kaut kā pašam gribas teikt, ka aizņemtam būt vairs nav modē, tas nav populāri, ja, tā kā ir jābūt laikam arī dzīvot dzīvi, ja? Privātām lietām, hobijiem. Un biznesa, jā, viņi tā kā ir svarīgi, un kaut kādos brīžos ir jāsprinto un jāmauc, tad, kad ir kaut kāda tā iespēja, un tev kaut kas ir jāizdara. Bet, tā kā, ja tu sprinto visu laiku un jau gadiem, tad, klausies, kaut kas nav kārtībā, jā. Statistika. Man patīk, es cilvēks Excels, man patīk, viens cilvēks neprognozējams, 10 ir statistika. Statistika rāda tādu. Ja mēs runājam par veiksmīgu cilvēku un par pirmo miljonu, 50% tev jābūt uzņēmējam, 30% algotam darbiniekam. 15-20% tur bija freelancers un sportists, mūziķis tikai 1-2%. Bet pāri visam statistika ir tāda, ka nebūs miljons nevienam, ne otram
un vienkārši visi dzenās, un tā arī ir dzenās. Viņiem nav īsti izvēles. Es pats esmu bijis diezgan profesionāls šajā disciplīnā, ka tu nespēji pieņemt lēmumus, tu dzen, bet dažreiz ir tāds klips zirgs, dažreiz ir jāšauj nost. Viss. Un ej tālāk. Un liela daļa īpaši daudz ir atkarīgs no nozares. Tu sāc to savu kafejnīcu taisīt, un tu saproti, ka murgs, un tu esi ieguldījis savu pēdējo naudu, un tu netiec, un tu vienkārši vāveres ritens ir. Bet es zinu, ka daudzi stāsta, kad strādā daudz no modē. Pilnīgs sviests manā gadījumā. Strādā. Daudz strādā, bez tā tu nevari. Cits jautājums, kas kuram ir daudz. Man, piemēram, liekas, ja tu esi uzņēmējs, 80 stundas, tas nav daudz. Tu vienkārši, bet nevis tev vajag kaut kā kalt, bet tev vajag integrēt to darbu, ka tu viņu nejūti. Piemēram, nezinu. Man ir kaut kādas rutīnas, volejbols, privāti, man viss ir. Tusiņi, viss man ir. Man ir savādāk. Jā, tur jau atkal jāskatās, par kādu līmeņu uzņēmēju darbību mēs runājam. Ir tas startups, kamēr tu esi viens pats, un tur ir viens stāsts, ko tu dari un cik daudz tu dari. Un tad tas nākamais, bet es jau vairāk runāju par uzņēmējiem un uzņēmējiem, kur ir jau kaut kādas komandas, kur ir jau kaut kāds resurss vai ne, citi cilvēki. Un, protams, tur man liekas, ka tomēr tas uzņēmējs ir tas, ja tiešām tu viņu vari un gribi saukt par uzņēmēju, kurš strādā ikdienā ar lēmumiem, ar savu intelektuālo resursu, ar lēmumiem, ar kontaktiem. Man ļoti patika viena frāze, ko es dzirdēju arī no viena uzņēmēja. Skārties, mans telefona draugs bija, kuram es tur zvanīju par BNI tā skaitā, un mēs tā runājām. Un es viņam prasīju, klausies, bet par ko tu esi atbildīgs savā uzņēmumā? Tā kā es nezinu, par pārdošanu, par mārketingu, par finansēm, par ko tu saki. Viņš saka, nē, tam visam man ir citi cilvēki tur salikti pa vietām. Ja? Viņš saka, es esmu atbildīgs tikai par uzņēmumu strateģisku attīstību, lai uzņēmumam vajadzīgajā brīdī būtu vajadzīgie kontakti, resursi. Būtībā tas bija tas pats stāsts par tīklošanos, ka viņš skatās, kur pirmkārt veido kaut kādu to vīziju, stratēģiju, uz kurien viņš to uzņēmumu vispār ved, kā īpašnieks. Un otrs ir, tad tajā mirklī, kad būs vajadzīgs tur sasniegt to vai to, tas viss tāpat notiks caur kontaktiem, caur cilvēkiem. Un viņš jau laicīgi šos kontaktus apzina, meklē, veido attiecības un tādā veidā bīd uz priekšu. Bet viņš par praktiskās lietas, nē, to visu izdara mana komanda. Ja? Man vēl ir kur augt. Jā, tas tāds, tas jau nevar būt katrā līmenī vienādi. Ja? Mēs jau visās jomās dzīvē ejam caur kaut kādiem tiem līmeņiem. Tur nevar no pirmās klases pārlikt augstskolā. Ja? Tā kā tas caur pieredzēm un caur to notiek. Tu pats tev arī, tu celies joprojām uz BNI rītiem 6? Tad, kad vajag ceļos, jā, man ir savs. Kāds tavs režīms, tu sporto, kas ar ēdienu? Es esmu, principā, sevi vienmēr pazīstis kā pūci, tādu izteiktu pūci, bet BNI piespiedu, kā saka, vispirms vienreiz nedēļā celties agrāk un tam līdzīgi, bet laika gaitā es nonācu līdz tam, ka šobrīd, tad, kad man ir brīva izvēle, kad sportot, un sportot es šobrīd izvēlos 3 reizes nedēļā, tad man tas formāts, kas man uzrunā, ir tās grupu nodarbības kaut kādas, kur man nav jādomā, kāds ir mans treniņu plāns, es aizēju, tur novingroju, ko treneris pasaka par pārējiem un dodos tālāk. Un ar to brīvo izvēli, ka es varētu iet, nezinu, tur sākot no agra rīta līdz pat dienas vidu, līdz pat vakaram, tad man kaut kā uzrunā tas agrā rīta formāts. Tā es aizēju, tur, kā saka, iespringstu, visvīstu un dzīvoju tālāk. Ja? Bet pirmo gadu es principā modos katru reizi un domāju, kas varētu būt iemesls, kāpēc šodien neiet. Tas mans variants. Baigi negribējās. Pēc gada pārgāja. Ja? Tagad es ceļos vispār, gandrīz nekad vispār. Cikos tu ej uz sportu? 7 sāks treniņš, tas nozīmē, ka es ceļos 6, bišķi pār 6, sporta zāli tuvu. Es pa slinku esmu. Jā, pirmo gadu bija bišķi savu jāplauž. Un ar uzturu kā seko līdzām? Jā, jūti arī kaut kādas kolorācija par savu pašu sajūtu? Jā, tu ar gadiem ķermeni un kā viņš reaģē, tā skaitā uz pārtiku. Jā.
Es galīgi nevaru teikt, ka man ir kaut kāds ideāls uzturs vai ideāls režīms. Jā, līdz ar to ir kaut kāds arī bišķiņ liekais svariņš ar visu to, ka es sportoju. Bet kā teikt, man patīk gatavot, man patīk veselīgi gatavot, mājās gatavot. Caurmērā tas ir tas, ko es daru. Vienkārši patīk arī labi un garšīgi paēst. Citreiz pat daudz. Jā. Tas ir tas, kas piemīt. Bet jā, es noteikti tam sekoju līdzi, skatos, domāju. Vienmēr mājās ir svaigi dārzeņi, augļi pietiekami, un končs ir paslēpts priekš bērniem tur kaut kādā plauktā, ja, un baigi apkārt nemētājās, nerāgojās un stāv nespiež. Okay. Vienkārši man liekas, ka tev tas darba ritms ir tāds, tu bieži braukā, man liekas arī, jā? Nē? Nav tā, ka man... Tas ir droši vien tāds priekšstats kaut kāds, no sociāliem. No sociāliem tīkliem. Tu tur aizbrauc 3-4 gadā ceļojumā, un tad cilvēkiem liekas, ka tu tur visu laiku kaut kur esi, bet tā jau īsti nav. Interesants fakts. Man kaut kādi 3 cilvēki ir prasījuši, kad es esmu nenormāls ballīšu cilvēks. Nenormāli tusējot un nenormāli visu laiku ar alkoholu. Es patiesībā alkoholu gandrīz nedzeru vispār. Bet man tā kā es paņemu vīnu, man tas ir notikums. Vienreiz gadā man viņš ir jāieliek tajā storijā. Un cilvēkiem ir priekšstats, kad es esmu nenormāli tusēju, principā katru vakaru vīna glāzi. Labi, es vienkārši domāju tādā ziņā, ka tevi pašam jau arī jāuztur sev formā. Formā un suplements kaut kāds arī lieto? Jā, ir. Vitamīni ir tas pats Prīmu, ko iepazinu tieši BNI. Pats arī lietoji un kāpēc nepalīdzēja? Tā, lai es teiktu, ka kaut kādas tādas super kaut kādas izmaiņas es būtu noķēris laikam, kad grūti man būtu to tā pateikt. Kaut gan tāpat laikā, nezinu, cukurs ir palicis tā kā vēl mazāk. Es jau tā nebiju tur super cukuru cilvēks, jā, bet tad es vēl, es pat nezinu, kas nostrādā, vai tas ir kaut kas fizioloģisks, vai vienkārši tas, ka tas produkts tev saka, ka tagad vajadzētu būt tādam tam efektam, un tu sāc pats domāt līdzi. Tas, man liekas, strādā abi tie elementi. Jā, galvenais ir rezultāts. Jā, galvenais ir rezultāts, cik tu pats ar apziņu tā kā ieslēdzies tajā, jā, un tā kā nosacīt, notic vai palīdz tam notikt. Jā. Tad jā, tas ir vēl minimizējis to cukuru. Tāpat jau viņš tur daudz kaut kādas D-vitamīnas un tādus arī lieto? Jā, ik pa laikam, es tur cenšos kaut kā tā kā pamainīt vienbrīd to, tā, lai nav tāds visu laiku viens un tas pats, bet jā, pēc sportiņa tad man ir tie proteīni, tas pulvers, jā, ko es tur sablenderēju kaut kādiem augļiem, tā kā tas man patīk pēc sporta tādu smūti iedzert. Tāds tā kā rituāls savā ziņā. Jā, spilgts piemērs, tā arī ir visi, nevajag jau ļoti daudz, nevajag aiziet uz kaut kādām ekstrēm, lai tu būtu veselīgs, nevajag ekstrēmi 8 reizes nedēļā sportot, ēst tikai pēc grāmatas. Jau 80% tu būsi veselīgāks, jau bišķiņ pasporto, bišķiņ paguli labāk, bišķiņ arī pagrēkot ir ok. Galvenais nevajag kaut kādus suplementus, un tas jau rāda, jo mums jau Latvijā statistika ļoti slūdīga ir. No 100 dzimušiem cilvēkiem, kā tev liekas, cik sasniegs 80 gadus? Kad 10? 2, jā. Baigi, mēs nenormāli mirstam ārā. Un pārsvarā ir, ka cilvēki nekustās un pārēdās. Sirds un asinsvadi. Galvenais jau tas, ka, lai tu kaut vai paildzinātu sev 10 gadus, vajag īstenībā ļoti maz. Pietiek, ja tu 2 reizes nedēļā pasporto kaut kur bišķiņ mazāk ied, viss jau kārtībā, tev nevajag būt perfektam. Jā, šo konceptu es arī vienā grāmatā tur uztaustīju. Tāda grāmata pareklamēšu The Slight Edge. Un tur ir tas tāds, tas dzīves kaut kāds vienalga biznesa vai dzīves kāds vienalga, tu izvēlēs ritējums, ja? Un tad ir tas, mēs gribētu iedomāties, ka ir kaut kāds viens kaut kāds punkts vai lēmums, un tad viss tur aizšaujās tur gaisā vai nokrīt lejā, ja? Bet īstenībā lielākā daļa lietas notiek dēļ kaut kādām mazām absolūti darbībām, bet kumulatīvi ilgākā laika periodā. Principā dēļ paradumiem kaut kādiem, jā, vai tās pašas sportošanas, vai nezinu, tur zobu higienas, ja mēs par zobiem runājam, vai vēl kaut tā pašām lietām, finansiāls veiksmes.
Tu vienkārši strādā ar saviem paradumiem, un tā līknīte, viņi tā pirmos gadus varbūt tu pat nemani, kā viņi iet uz augšu, un tad viņi tur kumulatīvi viņi iešājas tur, vai arī taisni pretēji, viņi tā kā šļūtas. Lielākā daļa uzņēmēji arī uz šito baigi iekrīt. Ko viņi dara? Viņi strādā uz 150%, 3 gadus un game over. Labāk tad strādā uz 80%, bet 10 gadus. Un tavs rezultāts būs krietni labāks. Ilgi, jā, viss tas rezultāts tā kā veidojās. Okay. Kāda tev pašam ir? Tu esi redzējis kaut kādu uzņēmēju vidū, kaut kādu dārgāko kļūdu, vai ko pats esi pieļāvis? Nu, ja runājam par personīgo, tad es domāju, viennozīmīgi tā bija tāda vispār finanšu pat inteliģence. Gadījās tā, kad es plus mīnus tur tūp pie 30 gadiem jau bija. Varbūt tā bija 27. apmēram dzimšanas diena, pieņemsim, jā. Māsa, laikam, tā bija, kas man uzdāvināja grāmatu. Bagātais tēcis, nabagais tēcis, Kiyosaki grāmata, pietiekami zinām. Ja? Es tagad ņēmu un lasu to grāmatu. Tu zini, kā tā grāmatā ir aprakstīti tie piemēri, ko dara bagātais tēcis, ko nabagais tēcis. Es izlasu un saprotu, ka es pieļāvis visas finansiālās kļūdas, kuras vispār tur bija aprakstītas. Un pēc tam vēlāk dzīvē es sapratu, ka vēl kādas 10, kuras tur nebija iekļautas, netika iekšā grāmatā. Tas arī bija tas, kas tur finālā noveda pie tās personīgā bankrota un tam līdzīgi. Bet jā, no personīgajām kļūdām es viennozīmīgi varu teikt, ka tas bija nevis nespēja nopelnīt naudu, bet neprasme ar viņu rīkoties. Un kaut kādā brīdī ilūzija, ka es tā kā investēju, bet īstenībā vienkārši tērēju to naudu tajos, ko Kiyosaki sauc par pasīvu, nevis par aktīvu, ja? Tādā dzīves stilā un lietās, kas nekad nenesīs naudu, bet kas tikai sūks no tevis naudu ārā. Ja? Nu, lai saprastu tur, nezinu, lauku īpašums ar 6 zirgiem un vēl kaut ko, kur tu nekad to naudu nedabūsi apakaļ, bet katru mēnesi milzīga summa vienkārši aiziet, lai to uzturētu. Bija lauku īpašums ar 6 zirgiem? Vienkārši tur rančo un tur, kā saka, es jūtos varens un tā. Pelnījusi daudz, bet zin kā, tas smieklīgais, kad tu pelni tiešām tādas summas, kur lielākā daļa cilvēku to apkārt vispār nav redzējuši, ja? Un tu brauc tur uz to lauku īpašumu, tad ņemies un pienāk mēneša beigas, un tu piebrauc pie omas un saka, klausies, pensija, ja? Bet viņi ir sakrājusi, klausies ar visu to, ka viņi katru mēnesi tomēr sakrāja kaut ko. Un viņai tur ir normāls žūksnīts, un saka, var aizdot 200 latus pēc 3 dienām. Šis bija regulārs pasākums, jā. Tur pelni 1000, bet regulāri aizņemies no omas, un tas ir stāsts par finanšu kaut kādu disciplīnu, vispār izpratni par lietām, kā tās strādā. Jā, un tāda mana, es nezinu, tā ir tāda utopiska droši vien kaut kur doma, bet tāpat laikā es viņu kaut kur iekšā sevī loloju, ja, kāda būtu Latvija pēc gadiem X, ja šīs lietas, to pašu finanšu pratību, finanšu inteliģenci sāktu mācīt skolā pat. Jā. Bet tu domā aizietu? Bāzu. Es nezinu. Jā, tas tāpat kā pa uzturu. Ir vienkārši jāaiziet cauri. Tas teiciens pirmo pusdzīvi tu čakarē sevi. Otro, tagad tev jau, kā tur bija, tas man māsa atsūtīja. Man vairs neinteresē, kā es izskatos Facebook bildē. Man tagad interesē, kā es izskatos datortomogrāfijā, ultrasonogrāfijā un tā tālāk. Tāpatās arī par to, visi man meita zina, kad cukurs ir slikts. Neatur viņu. Ir vienkārši Es tev piekrītu, bet es domāju, ka kaut kādā brīdī cilvēki tomēr vairāk par to līdz ar to runātu un atpazītu varbūt ātrāk. Ne visu, bet zin kā tu iedomājies pat kurš nezin par vēl. Pat ja tas aizķer 5 vai 10%. Es tev uzdošu jautājumu. Kurš nezina, kad McDonald's ir nevisai veselīgs? Jā, bet tad tu padomā no otras puses. Ir vienkārši jāsāk kaut kam sāpēt. Nē. Padomā no otras puses, cik cilvēku uz viņu ietu un regulāri viņu ēstu, ja nebūtu šīs informācijas, ka tas ir kaitīgs. Varbūt tu būtu vairāk. Saproti? To tā ir baigi grūti novērtēt. Jā, es dzirdu, ko tu saki. Vienkārši es uzskatu, ka ir kaut kādam, tas tāpatās kā es arī 20 gados man bija vienas vērtības, 30 citas, un tagad ir pilnīgi citas. Un ir vienkārši kaut kāda evolūcija, jo es jau domāju, tas tāpatās par to uzņēmēju darbību arī. Es jau zināju, ka man galvenais, kas ir, tas ir, protams, ir klienti, jāpiesaista klienti un naudas plūsma, 2 lietas.
Viņai jābūt, viņa pat var būt negatīva. Tas tāpat kā cilvēkam asinsrites. Spiediens var būt arī pazemināts. Galvenais, lai viņš ir. Līdz ko apstājās, tad ir sūdi. Bet viens uzņēmums aiziet pa pieskari, otrs aiziet pa pieskari, trešajā tas sāc domāt. Un tad 4. tev beidzot aizlec. Man liekas, tāpat tās ar to veselīgu uzturu. Jā, es tev piekrītu tādā ziņā. Bet, jebkurā gadījumā es palikšu pie tā, ka izglītība ir kaut kāds tas bāze vai pamats, uz kuru var būvēt. Un ne jau velti tās valstis, kurās izglītība ir pacelta kaut kādā ļoti augstā prioritātē, padarīta pieejamāka, kvalitatīvāka. Tur tās valstis arī rāda uzrāvienu. Un baigi interesanti, tas uzrāviens jau nenotiek uzreiz. Tur būtu veselām paudzēm jāizaug uz tās sistēmas, lai tas kumulatīvi, tas pats slide edge, lai viņš tā kā iestātos. Jā. Bet es neapgalvoju, ka es tagad kaut kādu revolūciju uztaisītu, vai ka es būtu tas gudrais cilvēks, kurš pasaka, mums Latvijā pietrūkst šitā viena tēma. Tie dati ir īstenībā pilnīgi pretēji, jo labāks dzīves līmenis, jo viss ir čābīgākas dzimstības, mazāk gribās tev iet tai uzņēmēja darbībā, jo tev jau principā ir diezgan labi, tu vari nopelnīt. Bet tad atkal skaties, mēs atgriežamies pie tā Eģiptes piemēra, kur viens džeks ir miljardieris un tūkstošais durvīm tur mirst badā. Tad tas arī, man liekas, kad parāda to kopējo sabiedrības līmeni vai civilizācijas pakāpi, kad ir stipri mazāk to, kas mirst badā, un stipri vairāk tas pats vidusslānis saucamais. Jā, viņš ir komfortabls, viņam nevajag obligāti izrauties līdz miljardam, tāpēc, ka viņam ir brīvi pieejama veselības aprūpe, viņam ir saprātīgās naudās, viņam ir brīvi pieejams, sakārtots bērnu laukums un bērndārs un skola, un ērta tā pārvietošanās, viss atvaļinājumam pietiek. Saprot, tu vari ļoti komfortabli un pilnvērtīgi nodzīvot, vairs tur nesot Uber miljonārs. Jā. Noslēdzot, ejot uz šīs sarunas noslēgumu, savu to, cik tu teici, 1000 tev bija tie kontakti izgājuši cauri. Tev ir kaut kāds novēlējums, ko tu jaunais uzņēmējs Pēterīts vai Anna grib sākt savu kaut ko, kas viņai jāskatās ir? Būšu klišejisks, un es teiktu, ka ar vien vairāk ieteiktu padomāt, kā mēs varam būt noderīgi citiem. Jā, kā mēs varam palīdzēt citiem un caur to vēlāk arī gūt kaut ko apakaļ. Jā, tas vienais auklis, givers gain, dos devējiem atdodas, un visiem mums kopā, latviešu uzņēmējiem, arī es gribu ieteikt to, ka mēs kopā noteikti varam padarīt vairāk kaut kādas lietas, tad kā mēs viens otru varam pavilkt uz priekšu bišķiņu, ievilkt kādā eksporta tirgu, ievilkt kaut kādā projektā, kā mēs varam saģenerēt kopīgi kaut kādu ideju, pievienoto vērtību un tā tālāk. Nekas jauns jau tas nav. Mēs saprotam, sabiedrība vispār uz to ir būvēta, bet arvien vairāk būt atvērtākiem tā idejai, kad deķīts nevis tikai sev, bet kā mēs varam ar to deķīti apsekt pēc iespējas vairāk cilvēkus. Vispār tagad ar tevi tā, ja tu esi jauns uzņēmējs, man laikam arī būtu viens no ieteikumiem iet uz BNI. Ne visiem nozarēm, ne visiem cilvēkiem, bet tas sākumā ļoti palīdz, man liekas. Jā, un tad, kad tas ir pateikts, vienalga gribas teikt, ka tādam klasiskam super startupam mēs reti kuram esam tā īstā mērķa auditorija. Un tas iemesls, es par to esmu domājis, tas iemesls ir tāpēc, ka startups viņš ir tik ļoti vērsts uz sevi, tā kā uz iekšu, uz to savu projektu, tam līdzīgi, ka viņam nepietiek laika, un varbūt viņam nav jāpietiek laikam un enerģijai skatīties uz āru un domāt, kā palīdzēt citiem. Viņš vienkārši tagad ir. Es tagad lāzeru fokusēti, tagad es strādāju uz to produktu vai uz to savu kaut kādu projektu. Jā. Un tam, protams, ir tās arī tāpēc jau tas tā ir iekārtots sabiedrībā. Es domāju, maz kas ir tāpēc, ka tas ir neefektīvs. Tāpēc ir tur tie akceleratori un inkubatori un kas tik vēl nē. Jā. Bet jau tad, kad tai fāzē ir pāri, un cilvēks jau ir gatavs skatīties plašāk un domāt par sistēmām un par komandām un visu to pārējo. Es domāju, ka BNI ir ļoti laba vide, kur pavilkties tam līdzi. Man arī tā liekas, par tiem startupiem un viss, tas ir grūti pateikt, viņi palīdz vai nepalīdz. Protams, ka viņi palīdz. Mēs Prēmo arī nebūtu droši vien tik tālu tikuši, ja mēs nebūtu apguvuši LIA finansējumu.
Mēs ļoti labi apgūstam. Bet dati arī rāda, ka visiem startupiem pēc 7 gadiem ir pārsvarā over, jo viņi neiemācās strādāt ar savu kapitālu. Nemāk. Bet es domāju, ka BNI ir cits iemesls, nevis tie klienti tik daudz, bet tas, ka tur ļoti daudz uzņēmēju riņķi ir. Tas bija tas, ko es teicu par tām komandām, sistēmām, kur tu ne tikai no BNI to vari skatīties un mēģināt kaut ko pārlikt uz savu to nozari vai sfēru vai uzņēmumu, bet arī no citiem uzņēmējiem tā skaitā. Un tur tās attiecības veidojas jau tādā līmenī, kur par tām lietām ne tikai drīkst runāt, bet pat, tā kā mēs pat aicinām runāt par tām lietām, atklāties viens otram, jā, un iepazīt viens otru. Tā kā gan privāti, gan, protams, arī šajā biznesa vidē primāri, jā, tad kā tu dari to, kā tu dari šito, jā, un kā tu esi tur nonācis un visas pārējās lietas. Paldies, Marta. Paldies. Jā, tad visiem uzņēmējiem novēlam, lai izdodas. Jā. Nozīmīgi, tieši tā. Super. Viss mums.